Attiecībā uz iepirkumu, jā, tas, ko Finanšu ministrija ir sagatavojusi un valdība ir akceptējusi, diezgan radikāli iepirkuma reforma. Ažrankungs, šito uzreiz noņemam nost. Jautājums, ko mēs līdz šim... Tāpēc, ka viņi ir saimā dot un normāli... Nē, tāpēc, ka jautājums nav par to, ka jūs esat sagatavojuši projektus likuma maiņai. Jā. Jautājums ir, cik lielu daļu no 1,124 miljardiem, 1 miljarda 124 miljoniem, Finanšu ministrs šobrīd var sabiedrībai pateikt, ka mēs esam pārbaudījuši, un attiecīgi abas koalīcijas partijas arī, un tur nevar neko vairāk samazināt. Nē, tas, ka šobrīd ir samazinājums, ir 21 miljonus. Jautājums ir, cik jūs esat pārbaudījuši, ka tur lētāk dzīvot vairs nevar? Nē, ko mēs esam pārbaudījuši? Mēs esam sapratuši, ka iepirkuma procedūras, atvainojos, ļauj man pabeigt, lūdzu. Mēs pārbaudījām, ka iepirkuma procedūras tādā veidā, kā viņas strādā, šobrīd ir ļoti neefektīvas. Un mēs esam sagatavojuši nopietnu reformu, un tad, kad viņi pieņems parlaments, tad arī tas... Bez reformas nevarēja neko pārbaudīt? Nē, nevarēja pārbaudīt. Nevarēja neko pārbaudīt. Kas traucēja to pieņemt samazinājumu kopējiem izdevumiem uz šo gadu? Proporcionāli, kaut vai šai sadaļai visiem. Kas traucē? 20 miljoniem ir samazināts. 20 miljoni, tas nav nekas pareizniecības procents. Pagaidiet, tad lūdzu, tad nākat un iedziļināties, tad ejam detaļās. Tad liekat, bet tad, kad mēs paprasam iedodiet tad vienu vismaz kādu sadaļu, kurā ir viss detalizēti, kā minēja, detalizēti pa izdevumu pozīcijām, mums neiedot to. Un mēs tāpatās, jūs sakat, nākat parādiet, kur var samazināt, tāpat laikā neiedot detaļas. Kā mēs jums iedevām ministriju budžetu, gājām cauri. Nekādu mums detalizētu budžetu nevienā no iestādēm nekad nav iedots.